skatītāji, ja vēlaties uzzināt, kas notiks tālāk, ja vēlaties uzzināt, kādas tālāk intrigas tur būs, tad lūdzu katru darba dienu vakar palīdzēt pie TV ekrāniem pulkstens 17:50. Liels paldies, tev, Annika, par šo nelielo ieskatu šajā seriālā. Mēs noteikti gaidīsim ar nepacietību. Paldies! Tagad turpināsim runāt par dabas audzēšanu, jeb ekoloģiju. Un par to mums nedaudz vairāk pastāstīs mūsu kolēģis, ekologs un arī dabas draugs Rihards Čapkovskis. Lūdzu, studijā, Rihards! Labvakar, Rihards! Labvakar! Vai tu mums arī nedaudz pastāstīt kaut ko vairāk, kā tu centies saglabāt skaistu un sakoptu dabu? Jā, Sabīne, es tev pastāstīšu. Es jums visiem pastāstīšu. Mīļie skatītāji, sniegs nokūst, atklājas briesmīgs skats. Mūsu zeme ir noklāta ar rūpīgi krātajiem mēsliem. Vai jūs apmierina šī piesārņotā ainava? Tur ir arī atrodami jūsu mēsli. Tāpēc sakopsim apkārtējo vidi visi kopā un pulcēsimies pavasara talkā. Sakopjot apkārti, mēs sakopjam paši sevi. Jā, daba rullē! Jā, liels paldies tev, Rihards. Tas tiešām ļoti saistīts ar dabu. Es domāju, ka šajā pavasarī būs ļoti daudz talkotāju. Bet tagad, mīļie skatītāji, mūsu programmas turpinājumā vērosim ekstrasens cīņas finālu un noskaidrosim, kurš ir visspēcīgākais ekstrasens visā pasaulē. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien noris 826. ekstrasensu cīņu fināls. Šodien savā starpā sacensties 4 pasaules spēcīgākie ekstrasensi. Lūdzu, iepazīsimies ar viņiem. Pirmā ir Raja Anī no Indijas. Aplausi! Otrais ir Čārts no Černobiļas apgabalā. Trešā ir Rozālija no Latvijas. Un ceturtais, pēdējais finālists, Lapsisto no Rumānijas. Šodien ekstrasensiem būs nepieciešams atrisināt vienu uzdevumu, kādu mēs drīz redzēsim. Un tieši šis uzdevums izšķirs, kurš ir labākais no visiem. Lūksim ekstrasensu pamest šo telpu. Un iepazīsimies ar bargajiem kritikiem. Dzimkins un Miškins! Un aicināsim arī cietušos Toms un Annijā. Labdien! Ko? Aicināsim pirmo finālisti. Raja Anī no Indijas. Kas tas parāda nevarās ierasties? Labdien! Pirms pāris dienām notika lielākā traģēdija, kādu mēs varējām iedomāties. Kaķis pazuda. Es pēdējo reizi viņš tikai redzēju šajā būrī, kurš viņu turēja. Šis ir vietas, ar kurus viņu citu, kad viņš darīja nedarbus. Lūdzu, izmantojot šos priekšmetus, izsakiet savu priekšlikumu, kas viņu varēja notikt. Mēs ļoti uztraucamies. Melns. Šai bija melns. Es redzu melnu pleti. Tā bija pīpējot, bet to vien var ieraugt. Augsts. Augsts, ļoti augsts zeme, viņš ir mīris augsts. Paldies, tas mūsu viesiem noteikti liks justies labāk. Mēs esam redzējuši, uz ko ir spējīga pirmā ekstrasense. Aicināsim
otro finālistu Čārts no Černobijas apgabalā. Viņš tā kā tikko no atomreaktora izskatās. Lūdzu, šeit sēžties. Es pats zinu, kur sēž. Labdien! Pirms pāris dienām mums pazuda Kārlis. Viņš dzīvo šajā būvē. Šis ir viens, kuru mēs daudzījām. Pastāstiet vēl vairāk. Jau drīzāk pēc pavāra izskatās. Tas karots noteikti mammai nozag. Jums ir pazudis kaņas. Viņš dzīvoja būrī. Ja? Jūs citāt viņam koku. Es vairāk neko neredzu. Es aizēju kokus, neko neredzu. Nu ko? Otrais ekstrasens bija ļoti precīzs. Bet mēs aicinām trešo finālisti Rozāliju no Latvijas. Tēvs atgādīt manas vecmāmiņas cosplay. Pirms pāris dienām pašnāvība. Kārtējo reizi latviešu ekstrasens pierāda savas unikālās spējas. Īsi un kodolīgi. Perfekti. Tieši tā. Mēs esam dzirdējuši 3 ekstrasensu viedokļus. Bet mēs aicinām pēdējo, 4. finālistu, Lapsisto no Rumānijas. Vai cik tas nav pats grāvs Drakula? Labdien! Labdien! Pirms pāris dienām notika traģēdija, pazuda Kaķis Bobiks. Šis ir būris, kurā viņš dzīvoja, kur viņš pēdējoreiz manīts. Un koks. Kur mēs viņu daudzījām? Ko jūs varētu pateikt? Tikai varu jums palīdzēt. Kā nopērkot jaunu kaķi? Šeit ir jūs! Jā! Jā! Paldies! Arī Slikts Kaķis! Paldies! Lūdzu, lūdzu! Ļoti emocionāls skats. Mēs pagaidām apēdīsimies ar labiem kritikiem. Tagad mēs uzzināsim pasaules spēcīgāko ekstrasensu. Pasaules spēcīgākais ekstrasens saņems zelta ekstrasensa zvanu. Un, lai to noskaidrotu, kurš ir spēcīgākais, aicināsim visus finālistus! Raja Ani no Indijas! Aplausīt! Čārts no Černobijas apgabalā! Rozālija no Latvijas! Un Lapsisto no Rumānijas! Šodien katrs ekstrasens ir sevi pierādījis, sevi kā sevis cienīgu ekstrasensu. Bet šodien šo balvu iegūs tikai viens. Un par spēcīgāko pasaules ekstrasensu es paziņoju Lapsisto no Rumānijas! Apsveicu jūs! Jūs vērojat ekstrasensu cīņu 826. finālu. Tiksimies nākamā sezona. Ar jums bija Ivars Pričins. Un ja arī jūs, mīļie
dārgie skatītāji, vēlaties piedalīties mūsu ekstrasenu cīņu nākamajā sezonā, droši zvaniet un piesakiet savu vietu uz mūsu studiju. Es arī visu šodien. Ar jums bija šodien Sabīna Un Ketrīna. Ar labvakaru!